Labdien, es neaizskāršu jūs ilgi, laiks naudā, jau visi nogurušie. Pateikšu tikai dažas lietas. Pirmkārt, es salīdzinoši nesen pievienojos Suverēnai varai un nesaukšu katru vārdu, bet paldies tiem cilvēkiem, kas mani silti pieņēma un uzreiz integrēja aktīvajā partijas darbā. Īpaši paldies Jūlijai par to. Paldies! Domāju, katram šeit ir motivācija, kāpēc viņš piedalās un strādā politiskajā partijā, piedalās politikā, mēģina kaut ko mainīt. Es gribu izgaismot tikai varbūt vienu nelielu lietu, kas satrauc mani visu laiku. Es domāju, jūs labi atcerēties, kāds bija, kad 2012. gadā ekonomikas ministrs Daniels Pavļots Delfos komentējot Latvijas pievienošanos Nord Pool biržai, pateica, ka nav par ko uztraukties, iespējams, ka elektrības cenas pat samazināsies. Pēc tam Eiropas birokrāti pieņēma tā saucamo trešo enerģētikas paketi un tad sadalīja pārvaldātājus no piegādātājiem un no tirgotājiem. Pēc tam mums nāka Covid krīzē. Pēc Covid krīzes Ukrainā, šodien Irānā. Un skatoties atpakaļ, tie cilvēki, kas bija koalīcija pie varas, viņi nevadīja visus šos procesus. Viņi kā novērotāji tikai mēģināja pielāgoties un izmantoja visas iespējas, lai tikai politiski profilēties. Bet nākotnē aiz Irānas būs nākamas krīzes un nākamas tas krīzes atkārtosies visu laiku. Un politiķiem Latvijā jārīkojas proaktīvi. Un es ticu tam un es redzu to, ka suverēnas varas politiķi, es Viačeslavam to atklāti pateicu, kad mums bija pirmā saruna par to, ka es iespējami pievienošos suverēnai varai, es Viačeslavam atklāti pateicu, ka es sekoju līdzi suverēnas varas darbam jau kādu laiku. Un es redzu to, ka tieši suverēna vara var būt tā partija, kas var strādāt proaktīvi, lai Latvijas sabiedrība kopumā, uzņēmēji un mājsaimniecības neciestu no ārējiem apstākļiem tik stipri, kā tagad. Es pievienojos, man ir gods par to, es novēlu mums visiem uzvaru un paldies par uzmanību.